Zīno veselības vakars. Un šovakar par zem zīno veselības koncepciju mums pastāstīs Anita Rozīte, kas ir Baha terapijas speciāliste un arī cilvēks, kas jau vairākus gadus padziļināti interesējas par cilvēku labbūtību un meklē veidus un risinājumus, kā pašai būt savā labākajā versijā un kā par to dalīties arī citiem. Un es zinu, ka Anita mums šovakar sagatavojas lielisku prezentāciju, kur ar foršiem piemēriem parādīt, kas tad ir it kā tās lietas, ko mēs zinām, bet tad, ja mēs pieliekam arī to darīšanu, kā mēs varam izmainīt to savu labbūtību. Anita, vārds tev. Paldies! Ļoti brīnišķīgs pieteikums. Un jā, es patiešām esmu sagatavojusi pēc manām domām labu prezentāciju, bet kurš gan gatavo sliktu prezentāciju? Taču pirms es dalos ar savu prezentāciju, es gribēju padalīties ar savu kāpēc. Kāpēc es vispār par šo tēmu runāju? Un kāpēc vēlos dalīties arī ar jums? Man rokā ir metriņš, ja? Tas ir no IKEA, tas metru garais papīrītis, kurš tur ir kaut kādu mēru noņemšanai, bet es to izmantošu, nu, tādai dzīves ilguma mērīšanai. Es pārlocīšu uz pusēm, jo man ir 50, un tātad puse ceļa ir noiet, un es viņu noplēšu un nolieku malā. Un tad es būšu optimistiska un no tās beigu puses, tādu mazu ķeksīti neminot, cik daudz es tur noplēšu, un tad man paliek tāds gabaliņš, kur es redzu, tā ir tā mana dzīve. Un statistika saka, ka mūsu veselībā nodzīvotie gadi ar katru gadu samazinās. Papildus tam, ka mūsu dzīves ilgums ar katru gadu paildzinās, kas pēc būtības tā loģiski domājot, mums piešķir tādu palielu gabalu draņķīgi dzīvojamu gadu, ko man nekādi negribētos. Un tas ir mans kāpēc es ieguldu visas savas zināšanas un meklēju vēl dažādus veidus, kā izprast, kā darbojas mūsu ķermenis, kas tam būtu vajadzīgs, jo es ticu, ka mēs no dabas esam radīti veselībai, dzīvot veseli. Un un es centīšos arī šovakar jums padalīties ar to, ko es esmu apguvusi. Un centīšos izmantot pēc iespējas vienkāršiem vārdiem, lai tas mums visiem būtu saprotams, nerunājot ārstu valodā, bet runājot Einsteina valodā. Visam ir jābūt cik vien vienkārši iespējams, bet ne vienkāršāk. Un tagad es padalīšos ar savu prezentāciju. Es ceru, ka ir redzams. Un mēs šeit esam sapulcējušies darbdienas vakarā. Tātad skaidrs, ka mūs visus vieno viena kopīga lieta. Mūs visus vieno vēlme pēc veselības. Es centīšos iekļauties laikā un runāt apmēram 45 minūtes, lai mums paliek mazliet laika arī jautājumiem vai pārunāt, ko mēs šodien esam uzzinājuši. Un es darīšu visu iespējamo, lai šīs stundas laikā katrs uzzinātu kaut ko noderīgu un no šīs lekcijas dotos tālāk dzīvē ar sajūtu, ja tas bija vērtīgi. Šeit es esmu pielikusi klāt bildīti ar saviem mīļajiem, kas ir mans iedvesmas avots, kāpēc es vispār esmu sākusi interesēties par veselības jautājumiem. Un tas, kas mani mudina aizdomāties, ir tas paradoks, ka jo attīstītāka pasaule, jo lielāks izaicinājums mums ir vienkārši justies labi. Un ja mēs tā detalizēti skatāmies, tad šim jautājumam, kā jebkam, ir divas medaļas puses. Mums ir ātrāka komunikācija, ātrāka informācijas apmaiņa, bet tas nāk līdz ar sēdošu darbu pie ekrāniem. Mums ir robotizācija, mums nav smagi jāstrādā, bet, attiecīgi mazāka fiziskā slodze. Izskatās, ka laikam internets ir. Jā. Mani nevar dzirdēt? Viss kārtībā, var dzirdēt.
Ok. Sakiet, ja es kaut kur pazūdu, es noteikti gribu, lai jūs mani varat dzirdēt. Un tas, kas vēl nāk līdz šim te, nu, teiksim, progresam un izaugsmai, tas attiecas arī uz medicīnu. Ir uzlabojusies diagnostika un ārstēšana, bet mīnus ir tas, ka cilvēki pārāk paļaujās uz medikamentiem, nevis uz dzīvesveida maiņu, kas var novest pie blaknēm un arī atkarībām. Veselība pēc būtības ir ļoti, ļoti vienkārša. Veselība sastāv no tādiem 4 stūrakmeņiem, kas ir kustības pietiekamas, sabalansēts uzturs, kas dod mūsu organismam visu nepieciešamo miegs un atjaunošanās un garīgā higiēna. Šodien tas, ko es minēju attiecībā uz progresu, mums to veselības bildi mazliet sagroza. Tā vietā, lai būtu kustības, mums ir dažādi tehnikas brīnumi, kas mums palīdz. Uzturs ir tālu no veselīga. Miegs, es strādājot ar Baha ziedu terapiju, ļoti daudz dzirdu no cilvēkiem, ka gan ir grūtības aizmigt, gan visādas domas jaucās pa galvu, kas traucē. Un arī tā garīgā higiēna mums ir tāda, nu, tāda, kāda ir, tāda ir. Un mēs nevaram runāt par visiem šiem 4 jautājumiem, bet viņi ir savstarpēji saistīti, un šodien mēs koncentrēsimies uz uzturu. Un tur jau mēs parunāsim arī par visu pārējo. Un par uzturu visvairāk tāpēc, ka uzturs ir tas, kas ir mainījies pēdējās 100 gadus laikā diezgan dramatiski. Lai nodrošinātu lielu daudzumu pārtikas, nu, pārtika tiek nevis audzēta, bet ražota. Un arī mūsu dzīves ritms mums liek izdarīt izvēles par labu ērtībai, nevis par labu veselībai. Un mūsu leduskapji, ja mūsu leduskapji mācētu runāt, tad, nu, es pat neaicināšu pacelt roku, kurš saņemtu uzslavas no leduskapja, un es neaicināšu pacelt roku, kuru mūsu leduskapis aizsūtītu pakonsultēties pie uzturu speciālista. Kas tad ir slikts šai te industriāli ražotai pārtikai? Pārtika, kas nav dabīgi augusi, tiek nodrošināti kaut kādi specifiski apstākļi. Piemēram, tomāti, gurķi tiek audzēti specifiskā vidē, lai nodrošinātu lielveikalu pieprasījumu, lai visi dārzeņi būtu apmēram vienāda izmēra, vienāda izskata. Šī te audzēšana pasargā arī no lielām laika apstākļu svārstībām. Bet tam ir ļoti daudz mīnusi, jo šai te ražotai pārtikai trūkst ļoti daudz būtiskas vielas, kas ir absolūti nepieciešamas cilvēkam. Un pat ja šiem produktiem tiek pievienoti mākslīgie vitamīni, ķermenis tos neatpazīst tik labi kā dabīgos vitamīnus, un tie, tā teikt, nevar darīt savu labo darbu. Un rezultātā mēs nesaņemam to, kas mūsu organismam ir vajadzīgs, bet lai, nu, mēs sastāvam sadalots mazākās daļās no šūnām, un mūsu katra šūna ir kā mazs dzīvības centrs, kur uzturvielas ir degviela. Un, lai mūsu organisms darbotos kā nākas, katrai šūnai ir jāsaņem tas, kas tai ir nepieciešams. Nevis, nu, teiksim, vai mēs to saņemam no desas, ir tāds varbūt ne pārāk veiksmīgs joks, ka neviens negrib zināt, no kā taisa politiku un desu. Līdz ar to mēs nevaram zināt, ko mēs ēdam, izvēloties šādus produktus. Un šis te uzturvielu trūkums nāk līdz ar vēl vienu ļoti lielu problēmu, nelīdzsvarotu, neaizstājamo augstskābju attiecību. Neaizstājamo tāpēc, ka ja kaut kādus mikroelementus un vitamīnus arī mūsu organisms pats spēj saražot no tā, ko mēs apēdam, no vilmaiņas procesiem, tad šīs te augstskābes mūsu organisms pats neražo.
Un optimālai šūnas darbībai šūnai ir nepieciešams šūnas membrānai, tātad šeit ir miziņai, kas ir riņķī katrai šūnai, taukskābju omega-3 un omega-6 attiecība 1:1, nu tāds kā līdzsvars. Vienādā daudzumā omega-3, vienādā daudzumā omega-6. Omega-6 mēs saņemam no šīs te rūpnieciski ražotās pārtikas, kas ir, attēlā es esmu izvēlējusies burgeri, bet arī visas rafinētās eļļas, visi maizes izstrādājumi, visi pārtikas pusfabrikāti satur šo te omega-6. Un arī, nebūtu ne tik slikti produkti, bet rūpnieciski audzētas vistas, rūpnieciski audzētas zivis. Omega-3 mēs varam uzņemt no savvaļā augušām zivīm, pie kurām mēs nemaz mēs vienkārši nevaram tikt tik vienkārši. Un šis te taukskābju līdzsvars vai nelīdzsvars ļoti būtiski ietekmē, kā mūsu šūnas darbojas. Normāla šūna, kurai taukskābju attiecība ir 1:1, ir ar elastīgu membrāniņu. Uzturvielas no pārējiem produktiem viegli uzsūcās, šūnā notiek dažādi procesi, un kuru rezultātā rodas arī toksīni un atkritumi, un tie savukārt viegli izvadās, un šūna funkcionē tā, kā te no dabas ir paredzēts. Savukārt, ja šīs te omega-6 ir būtiski vairāk nekā omega-3, omega-6 ir stingrāk taukskābīte, kura atbild par šūnas arhitektūru, lai šūna turētu savu formu, kā nākas. Bet, ja tās ir par daudz, tad šūna gluži vienkārši ir cieta. Un barības vielas netiek iekšā, un toksīni un atkritumu vielas netiek ārā. Un mūsu šūna ir kā tāds nesmuks aizdambējies dīķis. Apkopojot visu par to mūsdienu pārtiku ražoto, mūsu organismam būtiski trūkst gan omega-3, gan vitamīni un minerālu vielas, un arī tāda viela kā 1,3, 1,6 beta-glikāni, kas atbild par imunitāti, gan arī šķiedrvielas, jo pārstrādātā pārtika tās nesatur pietiekamā daudzumā. Un, diemžēl, ir ļoti tieša saikne starp to, kas mums uzturā trūkst, un tā saucamajām mūsdienu dzīvesveida slimībām, kas ir hroniski iekaisumi, uzturvielu trūkums un disbioze, kas noved pie hroniskām saslimšanām. Un kāpēc mums pašiem vajadzētu, pirms mums ir piemeklējušas kādas slimības vai kāda slikta pašsajūta, par šo visu domāt un rūpēties? Mums uz visu dzīvi ir dots viens ķermenis. Mums nav opcija, kā nolietotu mašīnu, nodot viņu autokapsētā un izvēlēties sev jaunu. Un pat ar visu to, ka mums ir opcija mašīnu nomainīt, mēs mašīnai izvēlamies vislabāko iespējamo eļļu un vislabāko apkopi un apstrādājam arī pret rūsu, bet uz savu ķermeni mēs neskapēc mēdzam taupīt. Turklāt, pat ja mēs saprotam, ka mums par ķermeni ir jārūpējas, un mēs saprotam, ka mēs ar uzturu nevaram uzņemt visu, kas ķermenim būtu vajadzīgs, nav viegli saprast, ko tad mums izvēlēties. Statistika ir diezgan skumja. 53% no visiem pasaules cilvēkiem lieto kādus nebūtu uzturu bagātinātājus. 97% nesaņem cerēto rezultātu. Un aptiekas ir pilnas ar dažādām krāsainām kastītēm, un uz vienas nav rakstīts, ka šis uzturu bagātinātājs jums neko nedos, tikai mēs vēlamies jūsu naudu. Uz visiem ir rakstīti dažādi skaisti solījumi. Bet mēs esam pelnījuši zināt, vai tas, ko mēs lietojam, strādā mūsu labā vai nestrādā. Un te ir tas, ko es esmu atradusi par risinājumu šim jautājumam, un ko es šovakar vēlos piedāvāt arī jums. Tas ir Zinzino veselības koncepts. Un kāpēc tieši šīs koncepts man ir uzrunājis? Tā ir zinātne. Jo zinātne ir tā, kas atdala viedokļus no faktiem un vērtīgu informāciju no
tukšiem spriedelējumiem, kas bieži vien pauž dažādas emocijas vai aizspriedumus vai minējumus. Un Zinzino kompānija ir apvienojusi pasaules labākos, cienījamākos ārstus un zinātniekus, lai kopīgi liktu prātus kopā un radītu tādu jēgpilnu, iedarbīgu konceptu, kā aizpildīt šo te plaisu starp to, kas cilvēkam ir nepieciešams, un starp to, ko mēs saņemam no mūsdienu uztura. Un turklāt pats svarīgākais, ar ko sākas šis koncepts, un, kā jau es teicu, mēs esam pelnījuši zināt, vai tas, ko mēs lietojam, kaut kādā nebūtu veidā strādā. Mūsu labā kompānija Zinzino ir caurlauži uz testiem balstītas uzturu farmakoloģijas konceptā. Un tiek piedāvāti 3 dažādi testi, mājās veicami, kur mēs varam pārbaudīt gan šo te omega-3, omega-6 augstskābju attiecību, kas arī ir populārākais no testiem, bet papildus mēs varam arī paskatīties, kā mūsu uzturs ietekmē mūsu cukura līmeni ilgtermiņā vai kā mums iet ar D vitamīnu. Arī šādi testi ir pieejami. Tie, kā jau es minēju, ir mājas apstākļos veicami. Sausais asins piliens, tas saucās tāpēc, ka mēs ņemam šo te asins paraudziņu, nožāvējam un sūtam uz laboratoriju. Un Zinzino kompānijas testus apstrādā neatkarīgā laboratorijā Norvēģijā. Tā ir Vitas laboratorija, kas sadarbojas ar daudzām pasaules universitātēm un medicīnas institūtiem, un tā skaitā arī testē dopinga testus olimpiādēm. Šī ir absolūti neatkarīga laboratorija, un šie te analīžu rezultāti ir anonīmi. Tos mēs saņemam nevis pēc vārda un uzvārda, bet pēc tāda cipariņu koda. Un uz šo brīdi ir veikts gandrīz 1,5 miljonus šādu testu pasaulē. Un gan pasaulē, gan Latvijā tas rezultāts nav iepriecinošs. Bet tas, ko es gribu teikt, tas 1,5 miljonus ir iespaidīgs cipars, kas teiksim, jau ir tāda ļoti nopietna un vērā ņemama datu bāze, kas var izdarīt dažādus secinājumus par šo jautājumu. Un saņemot savus testa rezultātus, mēs saņemam neapgāžamus faktus par organismā trūkstošajām vielām. Mēs saņemam arī uz vairākām lapām dažādus ieteikumus un risinājumus. Un es gribētu teikt, ka šis ir kā tāds punkts kartē, kur mēs tālāk jau varam veidot to maršrutu uz galamērķa veselība. Tātad šis ir tas sākums mūsu ceļojuma uz veselību. Un šis tālāk ir, teiksim, es domāju, šīs dienas vērtīgākais slaids, attēls. Šis ir komplekss, savstarpēji sinerģisks risinājums, ko kompānijas Zinzino zinātnieki piedāvā kā atbildes gājienu tam, kas mūsu organismā trūkst. Šis tātad ir veselības protokols, konkrēts plāns vai vadlīnijas, kā mēs varam nodrošināt savu organismam visu, kas tam ir nepieciešams, lai pretotos slimībām. Un mēs tagad aši soli pa solītim iziesim cauri šiem produktiem un sāksim ar apvilkto sarkano, tātad ar risināmo jautājumu hronisks iekaisums. Kas tas tāds ir un kāpēc mums to nevajag un kā mēs no tā varam atbrīvoties. Tātad, kā jau es iepriekš minēju, neaizstājamās augstskābes omega-6 un omega-3 no dabas ģenētiski ir paredzētas mūsu organismā attiecībā 1:1. Un tad viņas strādā kā tāds omulīgs kamīns un notiek gan
gan organisms spēja reaģēt uz kaut kādiem savainojumiem un infekcijām, gan arī notiek dzīšanas procesi un iekaisumu dzēšana. Savukārt, ja omega-6 ir riktīgi pa daudz, tad veidojās disbalanss un tie iekaisuma procesi ir tādi, nu, kas turpinās, kas nevis uzšvirkst un atrisinās, bet tie ir kā, nu, tāds, nu, respektīvi, to var salīdzināt kā ar tādu gruzdošu kūdras purvu, kurā notiek tādi procesi, kas varbūt uz āru pat nav jūtami, bet kas dara lielu kaitējumu organismam, kaut vai ar to, ka nu, organisms ir tādā kā enerģijas trauksmē, kur ķermenis dzīvo nepārtrauktā gatavībā, ka kaut kas būs jārisina un nespēja kā nākas atjaunoties, tiek izjaukts organismā bioķīmiskais līdzsvars, un arī dzen izdalās iekaisuma vielas citokīni, kas nomāc dopamīna un serotonīna ražošanu, kas ir mūsu laimes hormoni. Un ilgtermiņā šādi procesi rada neatgriezeniskus bojājumus, bet šajā brīdī es gribētu piebilst, ka nu, nav jau tā, ka tas nu, nekādi nav nojaušams. Mūsu organisms cenšas mums signalizēt, ka kaut kas pietrūkst, bet mēs nevienmēr savā skrējienā to sadzirdam. Un tur ir arī tāds apburtais loks, ka no tiem hroniskajiem iekaisumiem, no tā, ka organisms ir tādā pastāvīgā stresā, mums ir arī pastāvīgs nogurums. Un tad, kad mēs esam noguruši, nevis labā formā, mēs arī nespējam analizēt, nu, kā tad es jūtos un vai man viss ir labi. Jā, varbūt ir sausa āda, bet, nu, ziema apkura, protams, tas taču ir normāli. Jā, depresija, nu, kuram gan nav, paskatieties, kāda dzīve, sausas acis, nu, jā, mēs pat esam izdomājuši dažādus jokus par to, kā mēs jūtamies, kad, piecēlos no rīta un kaut kas sāp, tā tad es esmu dzīvs. Kaut patiesībā tie visi ir veidi, kā mūsu organisms cenšas mums pievērst uzmanību. Hei, nav labi, kaut ko daram lietas labā. Turklāt, jo ilgāks ir omega-3 trūkums organismā, jo visas šīs te nu, posts, kas no šī te visa rodās, eskalē, palielinās un var novest pie jau ļoti, ļoti nopietnām problēmām ar veselību, kā piemēram omega-3 trūkums ietekmē smadzeņu un garīgo veselību, depresija, trauksme, kuras es jau pieminēju. Rezultātā tas arī noved pie Alzheimera, kas ir autoimūna saslimšana un kas nerodās vienas dienas laikā, kas rodās gadu desmitu laikā, ja netiek pievērsta nepieciešama uzmanība veselībai, redze, ādas un matu problēmas, pūtītes, dažādas egzēmas, jūtība pret UV starojumu, locītavu un muskuļu sāpes, artrīts, kas, nu, arī es ar šo saskāros gadus 5, 6 atpakaļ, man sāpēja ceļi, un man ārsts teica, nu, paskaties pasē, ko tad tu gribi? Un es paskatījos pasē un gribēju, lai man tā nav. Un es tajā laikā nevarēju atrast nekādu risinājumu. Imūnsistēma novājinās, palielinās uzņēmība pret slimībām, dažādi autoimūnie procesi. Kad es gāju skolā, mums klasē bija viens puisītis, kuram bija astma, un mums viņš likās, nu, tā kā tāds citplanētietis, nu, kaut kas tāds abnormāls, un mēs sačukstējāmies, cik mums žēl, ka viņam tā ir. Un cik es dzirdu no kolēģiem, tad tagad tā ir diezgan tāda pat tā kā norma, ka bērni ir klasē ar šiem te astmas inhalatoriem, jo bērnu uzturs jo īpaši nesatur tās vielas, kas ķermenim būtu vajadzīgas. Apvienojot šo te visu, to visu var apvienot tādos
nu, teiksim, trīs lielos blokos, ka omega-3 devums veselībai ietekmē gan smadzenes, gan sirds un asinsvadu sistēmu, gan imunitāti. Un sakiet man, vai gan ir vēl kaut kas svarīgāks organismā, vai ir jebkas, kas nebūtu iekļauts šajās te trīs grupās lielajās. Un es parādīšu arī šajā slaidā, kāpēc ir tik ļoti svarīgi tiekties uz šo dabas noteikto attiecību 1:1 šīm taukskābēm. Jo tuvāk mēs šim te ģenētiski paredzētajam līdzsvaram tuvojamies, jo, nu, ir zinātniski pierādīts, kādi lieliski veselības uzlabojumi ir piedzīvojami. Nu, kaut vai šīs, ka sasniedzot omega-6, omega-3 attiecību 1:4, pēkšņas nāves risks no sirds un asinsvadu slimībām, kas ir, nu, visu mirstamo kaišu saraksta pašā augstgalā, šis te samazinās par 70%. Nu, tas, manuprāt, ir absolūti kaut kas tāds, kam pievērst uzmanību. Vai sasniedzot omega-3, omega-6 attiecību 5:1 mazinās bērniem šie te astmas simptomi. Nu, tas taču arī ir kaut kas tāds, kam pievērsties. Un vēl viena grupa, par ko es noteikti gribētu parunāt un pievērst uzmanību, ir grūtnieces, jo gan māmiņai, gan topošajam mazulītim ir ļoti, ļoti svarīgi, kā šīs te omega-3 augstskābes ir pietiekamā daudzumā. Un, nu, sākot jau ar pašu bērniņa radīšanas brīnumu, es tur pāris bildītes atpakaļ stāstīju par šūnas membrānu, kura ir cieta, ja mums organismā trūkst šīs te omega-3 augstskābes, un arī jauna dzīvība sākās no divu šūnu savienošanās, tā kā arī šis te noteikti ir jautājums, par kuru ir vērts padomāt. Un pietiekams omega-3 augstskābes daudzums organismā samazina priekšlaicīgu dzemdību risku, samazina māmiņai pēcdzemdību depresijas risku, rūpējās par mazulīšu smadzeņu attīstību, par actiņu attīstību. Tā kā, jā, šis arī ir, nu, jautājums, kur ļoti, ļoti nopietni pievērsties, vai mēs saņemam pietiekamā daudzumā omega-3 augstskābi. Un te ir piedāvātais produkts, balansa eļļa. Balansa eļļa tāpēc, ka tā nav tieši omega-3, tas ir kaut kas krietni vairāk. Tā ir no dabas aizgūta formula. Omega-3 augstskābe pati par sevi ir ārkārtīgi gaistoša, ārkārtīgi viegli oksidējas. Tas, nu, tā kā vasarā saulē uz galda atstājot svaigu zivi, 1, 2, tā būs veca zivs. Tieši tāpat zivju eļļa, ja tas ir dabīgs produkts, bez pievienota kāda antioksidanta, ļoti ātri paliks veca un nesniegs cerēto labumu. Un zinzino balansa eļļa ir 60% zivju eļļa, kas ir iegūta no savvaļā noķertām mazām zivtiņām, ar uzsveru uz mazām zivtiņām, jo šādi tiek izslēgts toksīnu. Nu, lielās zivis mēs zinām, ka ir sēdušās dažādus piesārņojumus un smagos metālus, un šīs te mazās zivtiņas ir tīrākas. Un tām ir pievienoti polifenoli no negatavām olīvām, jo olīvas, kamēr nav gatavas, satur ļoti daudz šos polifenolus, kas ir antioksidanti, kas sargā auglīti olīvas, lai tas var nogatavoties un izveidoties. Un tīri salīdzinājumam ir veikts arī pētījums, eļļas stabilitātes indeks, zivju eļļai, kas ir apvienota ar E-vitamīnu kā antioksidantu. Šis te stabilitātes indeks ir apmēram 9 līdz 15 stundas, kā nu kuram produktam. Un balansa eļļai, kurai antioksidants ir olīvu polifenoli, stabilitātes indeks ir 35 stundas.
kas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo mūsu organismā šī omega-3 ir vajadzīga katrai vienai šūnai. Un mūsu organismā jaunas šūnas rodās ik sekundi. Un, ja eļļa darbosies 9 stundas, tad atlikušajās 15 no 24 diennakts stundām tās jaunās šūnas nesaņems to, kas tām ir vajadzīgs. Savukārt, ja eļļa darbosies 35 stundas, tad gan katra viena šūna saņems to, kas ir nepieciešams, gan arī vēl organismā veidosies uzkrājums, jo dažādās dzīves situācijās tas omega-3 patēriņš ir dažāds. Un zinot, ka mēs katrs esam ļoti, ļoti dažādi un ka tāds kvalitatīvs veselības risināšanas jautājums ir, kur nav viena atbilde visiem, tāpēc ir dažādi šīs te balansa eļas varianti pieejami. Ir emulsijas formā šis te Aqua X, kas būs lielisks produkts cilvēkiem, kam ir organismā problēmas ar taukšķelšanu. Ir padomāts par vegāniem. Šī eļļa ir ļoti sarežģīti veidota, jo tur tas omega-3 ir ņemts no jūras zālēm, nevis no zivtiņām, un to ir diezgan sarežģīti padarīt absorbējamu mūsu ķermenim. Un ir arī kapsulas, kas ir viens brīnišķīgs formāts ceļojumos, viegli paņemams līdzi un labi noder arī cilvēkiem, kuriem gluži vienkārši nepatīk dzert eļļu kā eļļu. Apvienojot šo te pirmo no 3 veselības protokola produktiem, es gribēju jums tādu tā kā noslēguma metaforu iedot, kā bez omega-3 mūsu smadzenes ir kā orķestris bez diriģenta, un mūsu asinsvadi ir kā mūsu bedrēnie ceļi. Un mūsu redze ir, kā mēs skatītos uz pasauli caur nospaķotām brillēm, ka šis viss kopumā ir kā tāda kvalitatīva pretrūces apstrāde visam mūsu ķermenim. Un atkal jau mēs varam pārliecināties, vai tas, ko mēs lietojam, strādā mūsu labā. Pēc 120 dienām mēs veicam atkārtotu testu un skatāmies, kādi ir uzlabojumi, un varam veikt korekcijas vai turpināt iesākto kursu. Jo šī te balansa sasniegšana, tas nav tā kā uzkāpt Everestā un tad kāpt lejā. Tas ir stāvoklis, kurš ir ne tikai jāsasniedz, bet kurā vajadzētu arī palikt. Un tas ir pirmais solis no tā, lai mēs pilnībā parūpētos par savu veselību, un otrs liels solis ir rūpes par mūsu zarnu mikrobiomu. Kā jūs domājat, cik dzīvi organismi šobrīd dzīvo mūsu organismā? Man tas bija pārsteigums, bet tie ir ap 100 triljoni zarnu mikrobiomā ir ap 100 miljoni dažādu šo te labo un slikto baktēriju. Viņas tikai ir maziņas. Un viņām būtu arī jābūt līdzsvarā, gram pozitīvām, gram negatīvām, un tad viņas tieši tāpat kā šīs te taukskābes, zarnu trakts tad būtu kā tāds šķirošanas centrs, kur tiek šķelti pārtikas produkti un viss nederīgais šķiroti, draugi no ienaidniekiem un viss liekais izvadīts, bet tā kā mūsu uzturs satur daudz pamaz šķiedrvielas, tad mūsu zarnu traktā valda hauss. Un tur dominē sliktās baktērijas, saucamās sliktās, jo tās ar prieku barojās no cukuriem un ātrajiem ogļhidrātiem, kas mūsu uzturā ir pārēm. Un tās baktērijas, kuras mums ir vajadzīgas, iet bojā ļoti ātri, nesaņemot nepieciešamās šķiedrvielas. Un tāpēc es gribētu jums pastāstīt par ļoti elegantu un vērtīgu produktu, Zinobiotics, kas ir 8 dažādu šķiedrvielu maisījums,
kas pilnībā nosedz visu pieprasījumu, ko gribētu ēst labās baktērijas visā mūsu zarnu traktā garumā. Jo katrā posmā tur dzīvo cita baktēriju kolonija. Tas ir tā nepieciešams, jo šī daudzveidība arī gādā par mūsu veselību, un katra no viņām grib ēst kaut ko citu. Un ieguvumi veselībai no sakārtota zarnu trakta ir ļoti daudzi, sākot no aizsardzības pret dažādām infekcijām, līdz galu galā uzlabotam garstāvoklim, jo liels daudzums serotonīna, kas ir laimes hormons, galu galā veidojās mūsu zarnu traktā. Un bez šīm šķiedrvielām zarnās valda anarhija, un haotiski veidojās dažādas gāzes pūšanas un rūkšanas procesos, un ar šīm te šķiedrvielām mūsu organisms spēja darboties kā nākas. Un trešais, par ko es vēlos noteikti parunāt, ir uzturvielu nepietiekamība, kas vispār šķiet paradoks pie tā, cik pilni ir mūsu leduskapji. Bet šis ir tāds, nu, tā kā arī šī progresa un ražotās pārtikas blakne. Mums nevis trūkst, ko ēst, bet tas, ko mēs ēdam, nenodrošina to, kas mums ir vajadzīgs. Mēs saņemam kalorijas, kas palīdz mums kļūt lielākiem, nevis veselākiem, un arī grauj mūsu veselību. Un tam atbildes gājienā ir radīts multivitamīnu un minerālu komplekss, kuru es arī gribētu jums iedot metaforu, lai būtu vieglāk tā aši izprast, kas šis komplekss ir kā nu, tāda instrumentu kaste organismam, pilns darbarīgu komplekss, kur katram ir sava vieta, kur šie te vitamīni un minerālu vielas kā tāda amatniecības ģilde savstarpēji sadarbojoties gādā, ka mūsu organisms strādā kā pulkstenis un aizpilda uzturvielu trūkumu un stiprina imunitāti, un, ko es pati ļoti izjūtu, uzlabo enerģijas līmeni un arī atbalsta dažādus veselības procesus. Ir arī speciāli kompleksiņš bērniem, kas ir sūkājams tabletes, kas noder arī kā variants, ja cilvēkam ir grūti norīt tableti. Un manai mammai, starp citu, tieši šīs garšo labāk nekā parastie multivitamīni. Tas ir viss veselības protokols, atkal jau cik vien vienkārši iespējams, bet ne vienkāršāk. Un papildus, kā atbildes gājiens uz mūsdienu dzīvesveidu straujo ritmu un uz visu to informācijas apjomu un to stresu, kas mums ir ikdienā jāpārvar, ir vēl ceturtais produkts, kas ir, nu, kā tāds kūrorts mūsu nervu sistēmai. Tas ir safrāna ekstrakts, kas gādā, lai mums naktī būtu relaksējošs miedziņš, lai mēs labi spētu mācīties, atcerēties, lai stress netraucētu, kad mums ir jāvada kāda prezentācija, vai tieši šobrīd tas būtu ļoti, ļoti aktuāli, kad tuvojās eksāmenu laiks, lai stress un uztraukums un nogurums netraucētu mūsu bērniem un jauniešiem godam atrādīt, ko tad viņi pa dzīvi ir iemācījušies. Viss kopā es vēl aši parādīšu bildi, nu, ko vēl piedāvā kompānija Zino. Te ir dažādi produkti. Es nestāstīšu šovakar par katru no tiem. Jūs droši jautājiet cilvēkam, kas jūs ir uzaicinājis uz šo lekciju. Ups, saspēdīju aizlicām. Bet par vienu gan es gribētu vēl aši parādīt jums. Tas ir kolagēns. Brīnišķīgs produkts mūsu skaistumam un arī dzen veselībai, jo mēs
labi atpazīstamu kolagēnu, kā rūpējās par mūsu karkasu, mūsu ādai, lai mēs būtu pēc iespējas ilgāk jauni, bet šis ir ļoti, ļoti svarīgi arī mūsu saitēm, fascijām, mūsu iekšējiem orgāniem, lai organisms būtu mitrināts un darbotos. Un tas ir arī ļoti garšīgs produkts cita starpā. Produkti ir ļoti rūpīgi testēti un certificēti. Katrs var izpētīt, kurš no certifikātiem ir aktuāls. Ļoti noderīgs ir šis dzelteni melnais Inform Sport, kas garantē, ka šie produkti visi ir dopinga droši, jo ļoti, ļoti tīri un dabiski. Un vēl es gribēju uzsvērt, ka tie ieguvumi veselībai ir mega svarīgi jebkurā dzīves posmā, sākot no dzimšanas, kad mums ir svarīgi augt un veidoties, un tad skolā, kad ir svarīgi adaptēties, būt aktīvam, un tad ir mūsu darba dzīve, kad mums ir visi stresi un rūpes, un arī sākoties novecošanās procesiem, dodot organismam pienācīgu atbalstu un to, kas šūnām ir nepieciešams. Mēs patiešām ilgāk saglabājam to kvalitatīvo veselībā nodzīvoto laiku. Un no savas pieejas, un teiksim, tas, ko es esmu dzirdējusi, ko man ir teikuši gados varbūt vecāki cilvēki, vai tad man vairs ir vērts, ka nu jau tā jau ir nodzīvots tāds neapzinīgs mūžs. Es gribētu uzsvērt, ka mūsu organismā ik sekundi dzimst jaunas šūnas, un jebvienā brīdī ir svarīgi dot tam organismam to nepieciešamo, jo medicīnā ir arī tāds termins kā situācijas nepasliktināšanās galu galā. Un no manas pieredzes un skatoties arī, teiksim, uz manas mammas veselību, es vēlreiz un vēlreiz uzsvērtu, ka nekad nav par vēlu sākt. Un, laiks mums atļauj, es jums aši pastāstīšu to savu pieredzes stāstu tīri par vecāku gadagājumu cilvēku. Mana mamma, viņai šobrīd ir 87 gadi, un viņai tuvojās dzimšanas diena, un viņas tas vienīgais kreņķis ir, kad viņa jau gribētu svinēt, lai ir tāda forša pasēdēšana, bet neviens no viņas draugiem nevar uzkāpt pie viņas 4. stāvā. Un viņa lieto šo te veselības protokolu, un mēs ļoti, ļoti jūtam to veselības uzlabojumu. Viņai ir draudzenīte, ārste, kura visu laiku turējās pretīm, ka nē, viņai nekādus uzturbagātinātājus nevajag. Un tad viņa pēdējo reizi, kad man mamma bija pie viņas ciemos, bija teikusi, klausies, tu visu atceries, un es neko neatceros. Kas tas ir, ko tu lieto? Es arī to gribu. Un tas man liekas tāds liels veiksmes stāsts. Un par mani pašu es esmu pielikusi bildi ar to svaru zāli. Es neesmu sportiska. Es skolā biju atbrīvota no fiskultūras, un es biju tāds nīkulīgs cilvēciņš. Man viss bija kārtībā, man nebija nekādas lielas problēmas, bet es arī neko diži nevarēju. Teiksim, tā vitalitāte arī nebija nekāda brīnišķīgā. Un šobrīd, es regulāri eju uz zāli, un es ļoti baudu to varēšanu. Es ļoti baudu stabilu garstāvokli, un man nevajag lasām brilles, arī par to es esmu ārkārtīgi priecīga. Ko es vēl gribētu uzsvērt? Tas viss, par ko es jums stāstu, tās nav zāles, tas neārstē slimības. Tas ir papildinājums mūsu uzturam, tas ir tā pildviela, kas aizpilda plaisu starp to, ko katra mūsu šūna vēlās, un starp to, ko mēs saņemam no uztura. Un veselības jomā nav tūlītēji risinājumi. Veselības jomā, ja mēs gribam, lai tas notiek dabiski, bet uz ilgiem laikiem, tad tas ir tāds, pakāpenisks ceļš. Un es esmu pielikusi bildi ar tādu nekoptu dārzu un tādu koptu dārzu.
Un viņi atšķirās pat vizuāli. Ne tik vien, ka mēs no tā nekoptā nekādu ražu nevarēsim novākt. Un tas ir tas, kā es redzu tās regulārās rūpes par veselību. Šos produktus ir iespējams abonēt, lai mums nebūtu jāatcerās nopirkt jaunu un jaunu un jaunu. Un, jā, un komplektā nāk personīgās labsajūtas konsultants, ja tā varētu teikt. Cilvēks, kas ir zinošs un kas atbildēs uz jautājumiem, ja tādi radīsies, un, protams, ka tādi radīsies. Un, ja nu šis, ko es jums šovakar stāstu, ir kaut kādā mērā mudinājis jūs uz pārdomām, un tas ko es tiešām ieteiktu, būtu jau šovakar piezvanīt cilvēkam, kas jūs ir uzaicinājis uz šo prezentāciju, un tikt pie sava testa, noskaidrot to savu punktu kartē, kur tad mēs esam ceļā uz veselību, un sākt rīkoties, sastādīt maršrutu un doties tās savas veselības virzienā, lai tie mūsu veselībā nodzīvotie gadi, lai tie būtu garāki, lai mēs baudītu savu dzīvi pēc iespējas ilgāk. Jo, jā, protams, veselība nav viss, bet bez veselības viss ir nekas. Un, lai veselība, mans vēlējums nobeigumā manas prezentācijas būtu, lai veselība ir kā interesanta, aizraujoša grāmata, kuru mēs katrs pats rakstam ar saviem ikdienas paradumiem. Tā kā paldies jums! Es tiešām centos tādā ātrvilciena ātrumā izskriet cauri visai informācijas gūzmai, bet, ja jums rodās kādi papildus jautājumi, es tagad centīšos uz tiem atbildēt, kā arī droši var rakstīt man Instagramā un jautāt, vai vērsties pie cilvēka, kas jūs ir uzaicinājis šovakar uz šo prezentāciju. Teikšu jums lielu paldies, ka noklausījāties, ka esat ar mani vēl. Es redzu, ka ir 49 cilvēki joprojām. Liels paldies jums un laiks jautājumiem. Varbūt es vēl varu palūgt nobeigumā, tādam manam priekam, ja kāds varētu čatiņā ierakstīt kādu vienu lietu, ko jūs paņemtu no šovakara. Tas gan būtu lieliski. Un paldies jums! Jā, paldies, Anita. Un vai tu redzi arī jautājumus, vai man tev nolasīt, jo ir arī jautājumi? Jā, acu mirklīti. Jā, es redzu jautājumus, kurā laikā, ko labāk lietot un ar ko kopā vienlaicīgi, ja ir izvēlēts viss veselības protokols plus viva. Es pati sāku dienu ar šķiedrvielām. Tātad pats pirmais, ko es no rīta daru, es sataisu glāzē silta ūdens, puskausiņu. Pilna deva ir 2 kausiņi šķiedrvielu, bet es jebkuram, kas sāk, iesaku sākt ar pavisam mazu kriksīti un skatīties, jo, kāda tur ir tā situācija uz šo brīdi. Jo tur ir mazāk to labo baktēriju, jo tur ir mazāk ēdāju, kas tās šķiedrvielas apēdīs, un kas pa daudz, tas atkal tur rūks un pūs un vēders burkšķēs. Tad pēc pusdienām es iedzeru multivitamīnus, lai tas ir kopā ar ēdienu, lai tauko šķīstošie vitamīni labāk uzsūcās. Un vakarā pēc vakariņām es iedzeru savu eļas šļuku. Un vivu es lietoju pēc vajadzības. Es lietoju, tātad šodien pirms uzstāšanās un drošības pēc arī no rīta vēl iedzēru. Manai mammai, kurai mēs menedžējam veģetatīvo distoniju, viņa lieto pēc brokastīm vēl 3 tabletītes. Un katru reizi, kad viņa jūt, ka viņai mēs esam iemācījušies atpazīt tos simptomus, kad varētu būt, ka tuvojās kādu lēkme, tad viņa arī pirms tam nosūkā šīs tabletītes. Viņas patiešām ļoti pēc safrāna arī garšo, viņas var arī sūkāt. Un jā, es mudinātu
paspēlēties un paeksperimentēt un atrast to savu ideālo formulu. Uh, Manam vīram, piemēram, ilgu laiku neizdevās sadraudzēties ar balansu eļļu, un mēs pat mēģinājām arī to emulsiju, un tā viņam arī nepatika, līdz viņš atrada, ka viņa ritms ir izlaist vakariņas, bet tikai eļļu lietot, un tagad viņš ir priecīgs. Un tas veselības protokols jau mūsu ikdienā iekļaujās tikai tad, ja mums tas patīk. Mēs nevaram, mēs vienkārši nevaram. Cilvēks tā ir uzbūvēts, ka mēs nevaram ieviest jaunu paradumu, ja mums tas ļoti nepatīk. Mums ir ļoti svarīgi atrast veidu, kā tas ir forši un mums darbojas. Um, tā. Vai es ceru, ka es atbildēju uz jautājumu. Vai ir pētījumi, kas nosaka, ka tieši 1:1 attiecības omega-3/6 ir organismu pareizākās? Jā, tas ir ģenētiski tā noteikts no dabas, un arī visi testi, kuri tiek veikti, nu, tur ir tas Pasaules veselības organizācijas pieļautais 3/1, bet tās ideālais rādītājs ir 1/1, kas arī tiek testos atzīmēts kā zaļā zona, kad šūna darbojas visideālāk. Tad šūnas membrāniņa ir tā kā bērni Ziemassvētkos taisa tās krellītes, kad ir viena cietā saitīta, viens lodziņš, viena cietā saitīta, viens lodziņš. Ir gan forma tiek turēta, gan barības vielas pārvietojās. Es vēl arī varbūt tās piekomentēšu, kas attiecās par pētījumiem, un tieši ir tāda mājaslapa kā PubMed, kurā attiecīgi ieguglējot, ja, par omega-6 un omega-3 balansu var uzzināt ļoti daudz un atrast ļoti daudz dažādus pētījumus, un arī pie dažāda veida saslimšanām. Turpat ir teikts, kas ir kas ir tas balans, kādai ir jābūt, lai cilvēks varētu labāk lai organisms varētu labāk tikt galā ar šo te saslimšanu. Tā kā PubMed, ja ir mājaslapa, kurā var meklēt vēl papildus pētījumus. Un te ir lielisks komentārs, kur cilvēks raksta, es lietojot balansu eļļu un šķiedrvielas, esmu tikusi vaļā no antidepresantiem. Jūtami enerģijas pieplūdumi un viva netiek pat lietota stāv maliņā. Nu, ja, tas ir tas, ko es stāstīju par to hronisko iekaisumu, kurš ražo citokīnus, kas nomāc mūsu laimes hormonus un kas nozog mūsu enerģiju. Tas arī ir vēl viena ilustrācija, ka sasniedzot to omega-3, omega-6 līdzsvaru, nu, ļoti daudzi procesi līdzsvarojas un sakārtojas organismā. Un tā viva jau arī tajā, ko es attēloju, veselības protokolu, ir kā tāds bonusiņš, ja ir nepieciešams, jebkas no šiem. Tāpēc mēs vispirms sākam ar testu, lai noskaidrotu, vai ir nepieciešams. Varbūt, ka cilvēks tik meistarīgi menedžē savu uzturu un pats ķer sāļūdens siltiņas, kad nav pat tāda nepieciešamība. Un bez nepieciešamības jau nevajag neko lietot. Nu, tā kā. Jā, man ir liels prieks, ka tās metaforas ir norezonējušas. Es tiešām centos ielikt tādus ķeksīšus, lai tas sakāmais paliek atmiņā. Un jā, es esmu arī ļoti, ļoti priecīga, ka cilvēki sadzird, ka mums ir viena iespēja, viens ķermenis. Mēs nevaram jaunāku modeli iegādāties un veco nodot. Tā kā, jā, es paripināšu līdz beigām. Tas, ko es varbūt tās varu teikt arī no savas pieredzes, kas attiecās par zīno veselības koncepciju, lai, tā kā jau mēs te runājām, ir jāatrod tas savs veids, kā viņu lietot. Un vislabāk to īstenībā var izdarīt tad, ja mēs esam kā partneri, kuri, nu, mēs vienkārši esam spiesti, nevis pat esam spiesti, bet mēs iedziļinamies produktos un tas ikdienā palīdz atrast gan sev labāko veidu, kā lietot produktus, gan arī atrast sev tuvajiem, ja, un ģimenei, jo skaidrs, ka katram mums ir dažādi veselības izaicinājumi, vai arī, nezinu, ir ģimenē sportisti un tam līdzīgi, un tikai klausoties šīs te lekcijas, mēs saprotam, kā lietojot šos uzturbagātinātājus, mēs spējam
pabarot savu organismu, lai iegūtu maksimāli labākos rezultātus. Jā, un tas ir vienkārši fantastiski. Tā kā, ja jums ir patiesi interesi par šo, aicinu mūsu pulkā, nāciet šeit, tiešām mēs gūstam ļoti daudz vērtīgas informācijas no zinātniekiem par to, kā pieliekot klāt šīs te iztrūkstošās vielas mēs spējam organismu pabarot. Un Anita jau ļoti labi izstāstīja par to, kā tad arī organisms atsaucās, tad, ja viņš ir paēdis. Un es vēl vienu reizīti no sevis uzsvēršu, ka nevajag gaidīt, kad organisms nobrūk. Ir pierādīts atkal un atkal, ka parūpēties uz priekšu, ka saglabāt veselību ir nu, tāda kā investīcija nākotnē, nevis tēriņi. Un tēriņi uz ārstēšanos ir vismaz 4 reizes lielāki. Tā ir arī tāda tendence pasaulē, ka arī tie veselības budžeti tiek pārskatīti. Ja mums Latvijā līdz šim prevencijai tika atvēlēti nu, kādi 2 līdz 4% no kopējā budžeta, tad tas ideālais modelis, ko mēs aizgūstam no Skandināviem, ir 70% prevencijai un 30% ārstēšanai. Jo nepieļaut slimības, tur ir vēl viens pluss. Tad, kad mēs konstatējam, ka tā slimība ir, tur bieži vien ir gan jau nodarīts kaut kāds postījums, ko tik viegli nevar saremontēt, gan arī nu, uz to brīdi mūsu dzīves kvalitāte ir nobrukusi un mēs nevaram darīt savas lietas, mēs nevaram darīt savus iemīļotos darbus. Ja mēs rūpējamies preventīvi, mēs baudām lielisku, nevis vienkārši labu dzīvi un taupam uz veselības rēķina. Tā kā tas arī ir tāds mans vēl viens novēlējums. Ir vērts tam pievērsties un rūpēties par veselību saulēcīgi, kamēr tā mums ir. Mhm. Nu, paldies! Es domāju, tad, ja jautājumu šovakar vairāk nav, paldies visiem par iedziļināšanos un būt gataviem uzklausīt. Var tikai atgādināt, ka katru ceturtdienu šajā pašā laikā kāds no mūsu kolēģiem dalās šajā Zinzino veselības ceļā. Tā kā aiciniet sev pazīstams cilvēks, kuri grib dzirdēt šo informāciju, droši pieslēdzieties. Un paldies, Anita, tev vēlreiz par lielisku stāstījumu. Lai brīnišķīgs vakars visiem! Paldies! Paldies par veltīto laiku, lai jums veselība! Paldies!